2016. gada 13. februārī Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijā notika Latvijas florbola čempionāta sieviešu pirmās līgas spēles starp florbola klubu NND RJTC un Rubeni 1. Spēles sākuma daļa veiksmīgāk padevās kocēnietēm, kuras pirmo trešdaļu noslēdza ar +3. Turpinājumā vieskomandas pārsvars jau bija krietni lielāks, un otrajā 20 minūtē rubenietis panāca 9-2. Trešā perioda pirmajā pusē laukuma saimnieces aktivizējās, izceļoties ar 3 precīziem metieniem. Kocēnu kluba atbilde bija simetriska, un līdz ar to šajā mačā Rubeni 1 izcīnīja pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 12-5. Mēs nospēlējām, man liekas, ļoti labi. Labi aizsardzībā nospēlējām, tikai trešā perioda sākums bija diezgan kritisks, mēs ielaidām golus. Bet man prieks par meitenēm, mēs nocīnījāmies arī bez trenera un bija labi. Mēs cīnāmies, trenējamies, ceram spēlēt finālā. Mēs spēlēsim, mēs domājam, viss būs kārtībā un forši. Līdz regulārā čempionāta beigām jums ir atlikušas tikai 6 spēles aizvadīt. Vai esat gatavas parādīt savu labāko sniegumu arī šajās spēlēs? Jā, protams, bez šaubām, nav citu variantu. Jāatzīmē, ka pirms šī mača Cēsu Lekrings florbolistis savā laukumā rezultātu 4-2 pieveica Irlava Tukums vienību. Līdz ar to pēc 13. februāra spēlēm sieviešu pirmās līgas regulārajā čempionātā pirmo vietu ar 31 punktu ieņem Rubeni 1. Otrajā un trešajā pozīcijā ar 2 mačiem rezervē atrodas florbola klubs Sala un NND RJTC, bet par 4. vietu un pēdējo ceļa zīmi uz play-offiem sīvi cīnās Cēsnieces un Irlavietes. Izslēgšanas spēles sieviešu pirmajā līgā sāksies 26. martā. Līdz tam gan vēl jāizvada ļoti daudz maču. Nākamais no tiem risināsies jau šo piektdienu Cēsu 2. pamatskolā, kur savā starpā noizkrustos Cēsu Lekrings un Kocēnu Rubeni 1. Kaspars Šmits speciāli augstskolai Riseba.